Mīļie draugi, šodien es esmu nolēmis jums pastāstīt par šo vietu, ko es pats dēvēju par paradīzi zemes virsū. Viņas nosaukums ir Kūļi, un viņai ir daudz kas interesants. Un kas ir interesants, to jūs redzēsiet. Man ir vairāk draugi, kas ir tādi fanātiski motobraucēji. Bet man nebija tā laime bērnībā braukt ne ar mopēdu, ne ar motociklu. Un viņi man saka, Dauma, nu davai nopērc moc, iemācies, nu brauksimies tur pa visu pasauli. Ja? Jā, viņas ar tiem močiem. Bet viņi tik intensīvi to stāsta, ka beigās domāju, nu labi, man vismaz jāpamēģina tajā virzienā kaut ko darīt. Nu, pirmais mans naivais mēģinājums bija šis te elektro. Un es viņu nopirku, nu līdz kādiem 105 km/h viņš var pabraukt. Un, nu, man iepatikās, bet tad es sapratu, ka nu, šis ir pārāk vienkāršs, nu tikai dod ručkā, ja? Tad nav nekas jāpārslēdz. Es nevaru sajust to motociklu, to garšu. Un tad es nolēmu nopirkt jau benzīna motociklu un 125 kubikcentimetri. Un tas ir franču tāds mašs saucās. Un te jau es sajūtu vairāk, viņš ir tāds mīks, maigs, elegants. Viņš iet līdz 130 km/h, viņi var nobraukt normāli, 100 km. Bet, nu, kā saka, sajūtas es esmu, bet laikam nebūs manējais. Tās sajūtas, kas ir, ka jāapdzen smagais, vai tas smagais brauc garām, un tas un viss pilnīgi nokustās tas mocis. Tas ir stāsts par to, ka nu, kā es varu zināt, ja man nav bijusi pieredze? Tas par to ir stāsts. Es domāju, man draugi saka, man vajag, kā es varu to nepārbaudīt. Un tāpēc es nopirku, lai pārbaudīt, vai man to vajag, vai tas ir manējais. Un tagad es zinu, ka man ir pieredze, paldies draugiem par aicinājumu, bet nu nē, tas tiešām nav mans. Bet tagad es to zinu, jo man ir pieredze. Savādāk plika diršana tikai, ja. Kā tu vispār tagad daudz izmēģini kaut kādas jaunas lietas, vai tu vairāk pieturies pie kaut kādām savām mīļām? Nē, daudz. Tikai jaunas lietas. Jauna attieksme, jauna domāšana, jaunas lietas, jaunas virzienas. Ja iekšējā būtība nolēma dzīvot pilnasinnīgu dzīvi, tad vecumam nav nekādas nozīmes. Tad ķermenis kalpos tik ilgi, kamēr ir tā interese izpausties pasaulē. Kaut ko darīt, domāt, dziedāt, piedalīties evolūcijā. Vai lauka īpašumā, nu pirtiņa tas ir pats par sevi. Jā. Tā pirtsmājiņa, tā ir tā kā dzīvesvieta, kā jūs redzējāt, bet nu pirtiņa, tā ir svēta lieta, un šī ir arī viena no oriģinālajām būvēm, kas bija saglabājusies no iepriekšējām paudzēm, no iepriekšējiem saimniekiem. Un viņi bija tādā nepārāk veselīgā stāvoklī, tad mēs viņu nojaucām pa baļķītim, uzlikām jaunas pamats tajā pašā vietā, viņi bija tieši turpatās. Un atjaunojām, pilnīgi no tiem pašiem materiāliem, tur es nezinu, 100-gadīgai un vairāk. Un tagad pati pirts krāsnes ir nomainīta uz mūsdienīgāku, jo dzīve parādīja, ka tā vecā sistēma ir mazliet pat bīstama. Tas smogs nāk un tam līdzīgi. Jā. Vēl viena baļļa. Jā, vēl viena baļļa. Un tā ir tādā ātrāk iekurināma un ātrāk apgūstama. Tātad te ir, šeit ir tāda pirts priekštelpa, kur pirms un pēc pirtiņas var atpūsties un pasēdēt. Un te ir pati pirtošanās telpa. O, cik zema ieeja, ja? Tā kādreiz bija visu laiku, jā? Nu jā, tātad daudz droši iemesli, bet viens no iemesliem, ka tu tā izrādi cieņu pirts gariņam, ka tu ieeji tā pazemībā un pateicībā, nevis augstprātīgi. Te ir pirtošanas telpa, te ir sēdēšanas vieta un teiksim, šī pirtiņa ir agrāk izmantot ne tikai mazgāšanās un pirtošanās nolūkiem, bet arī dzemdībām un arī gaļas kūpināšanai. Tad bija, kad mēs šeit parādījāmies, tad bija pilnīgi jūtama tāda kūpinājuma
smarža. Tā. Nu jā, tā jau laikam ir vēsturiski dzemdības un tādas. Jā, viss labās lietas šeit. Kādam jau visu laiku te jāsaimnieko, jāuztur? Jā, protams, labs jautājums. Ja es esmu laukos un es neko nedaru saistībā ar laukiem, es īsti kaut kas tur nav neštimējās. Un tad es domāju tā, jaunībā es biju tīri normāls jauns cilvēks, remontēju tur savu dzīvokli un kaut ko ar rokām darīju, studentu celtnieku vienībās braucu Krievu laikā un tas man viss ļoti patika. Un tagad es domāju, kaut ko vajadzētu atkal atsākt ar savām rokām darīt beidzot. Vajadzētu kaut ko tādu foršu un radošu. Un tad atnāca gaisma manā prātā, ka man jāuzaicina draugi un jāuztaisa saules baterijas ar savām rokām. Sanācām un uztaisījām to, 4 dienās apmēram. Tas bija vienkārši fantastiski, neko nezinot, kā baltas lapas. Bet tas bija ar dziesmu un jautri un fantastiski, un mēs pat tādu filmiņu uztaisījām un par to noiesim garām. Šis te apjoms, kas te ir uzlikts, viņš nosedz saulainē laikā, jeb vasarā visas elektrības vajadzības. Tā kā pilsētnieks mēģina to iepazīt lauks, es domāju, laukos katrs normāls cilvēks kaut kādu labību taču audzē. Un tad es arī domāju tā, man arī vajag labību. Vienu gadu es iestādīju rudzus, lai rupmaizi taisītu. Jā. Arī viss sanāca, ja. Rudis sanāca un rupmaizi sanāca. Un vienu gadu tas bija griķus. Un viņi izauga, tas bija ļoti skaisti, griķiem tā kā krāsa, kaut kāda lilā, tie ziedi, tas fantastiski. Viņi tik novākti. Bet, lai novāktu, izrādījās, ka ir problēma, ka Latvijā ražu novākšanas laikā tie, kas ir lauksaimnieki, kā viņiem intensīvi tas viss notiek. Un pie tam viņiem tie lielie kombaini, un neviens negrib braukt uz tādu hektāriņu. Un tad beigās sapratu, ka man vajag savu. Mēs atradām šo te mazo kombainiņu, Sampo Rozenlef. Viņš ir pilnīgā darba kārtībā, kā Somi ar tehniku nepieviļ. Jā. Un viņš strādā. Viņš ir 2 gadus izmantots. Vairāk neizmantojat, jā? Neizmantoja, vienkārši, Nav vajadzīgs, jā? Līdz šim nav bijis vajadzīgs, kas to zina, kā būs tālāk, bet katrā ziņā tas teiciens better to have it, not to use it, than to need it, not to have it, viņš ir spēkā. Tas ir good to have, jā? Šitie ir Belarusi, kas, viņi nepieviļ, jā? Protams, ka Johnny Deere un tā tālāk, tas ir nākamā līmeņa tehnika, bet viņi mums kalpo, cik tur kādu 16, 17, 18 gadus. Šiem arī dieva ausrāk? Nē, kur tur šiem? Lielākiem, tur bija pavisam lielākiem. Komand tur bija ritīgie. Aiziesim līdz. Viņš gan izskatās, ka viņš ir ieaudzis zemē, bet viņš nav ieaudzis, jo tagad vasarā tur sauli. Viņš ir pilnīgā darba kārtībā. Darba retraks. Viņš nav Sampo Rozenlef. Tas ir kaut kāds, man liekas, austriešu pistenbullīs. Un viņš ir izmantojams ne tikai kalnos, bet viņš ir izmantojams ļoti labi arī pavasarī. Kad sākās atkušana, teiksim, šitas te ceļš, kas ir, ja? Un ja viņi nenovāk to ledu, tad viņš uzburpst. Bet ja īstā brīdī viņi novāc, nesabojājot ceļu, tad viņš ātri izžūst un viņš elpo un tad viss kārtībā. Un šitas ir nenovērtējama vērtība šīm te lietām. Izcili. Tad arī, aizmugurēja tās parastās distanču lēpošanas trasēm, tas pēdas var uztaisīt. Un, tā kā izklaidējamies kā varam.